Jep, tas ir noticis. Dienas grāmata ir novecojusi. Un tagad visiem vajag neskapēc visu video formātā. Tad nu lūdzu. Patīk? Ha? Ir pilns blociņš ar idejām. Nu ko, laiks realizēt. Pusīte smieklīga, pusīte nopietna, bet nu katrā ziņā vajadzētu būt interesanti, vai ne? Lai saprastu, cik smaga ikdiena ir šī, tad nu, ej nu labi, skatāmies visu kopā. Jep, aiziet. Davai, skrien iekšā. Jā, davai, nu pats es tak muļķis, nu. Bļā, viens, nu. Es tak būtu nošāvis, nu. Tak pāj nost. Bļā, viens, nu, tak davai, ej. Dormējo madracis. Es 5 gadus uz 5 atsperēm guļu. Aļo, Saša, klausies, nu, jāslas 2 dienas, tu man miljonu neesi atdevis, nu, paklau. Rīt jau būs 10 un parīt 100 jau būs uzkrājies. Tu tā nevelc garumā, nu, savādāk būs švaka, jā. Aiziešu pie tevis mājās un tad galīgi būs švaka, jā. Jā. Būs, jā. Nē, nu labi, jā. Nu, davai, nu tad čil, nu, davai. Buča tev arī, jā, davai. Wow! Taurenīts! Uzlikšu un visi tauki pazudīs. Laikam būs jānopērk 5. Pavasaris tuvojas. Pavasaris! Asara notak, ne? Lielākais jaunums ziniet, kas ir? Vakar gāja pirmoreiz ētrā celta ķepa. Īstenībā reāla raidījuma ideja nav slikta, bet nu come on! Vai tiešām Balčanētei visi garderobe apzakti ir? Laikam aizņēmusies no kādas zirgu staļļas, jātniece stērp un tagad tēlo zirgu pavēlnieci. Labs, ne? Nākamā lieta. Žūrija. Come on! Vai jums tiešām nav ko vairāk teikt? Lai arī, sorry, man vienkārši nav vārdu. Cik jauks sunītis. Cik skaisti. Ko gan citu viņiem teikt? Vēl tik pointless. Kopumā viss vienkārši ir nedaudz pašķidri. Vienīgais foršais tas, kas bija reāli dzīvnieki īstenībā ciena savus saimniekus bez cieņas reāli. Viņi vienkārši paņemt un uzmest to trikiem, kas tur ir. Ok, tur daudz gāja kārmi vaļā un nāc kārmiņš man ir. Bet nu tas tā, sīkums. Bet nebūsim liekuļi. Ja mums dod kaut ko, teiksim, 10 miljonus, ja, es arī uz pakaļkājām. Vai arī lektu caur riņķiem. Var piedāvāt, ja kas šķīdri. Bet kopumā īstenībā ir ok, izdomāts, ir ok. Teiksim, svētdienas vakarā tu atnāc, nezinu, tur saguris un, teiksim, pirms darba nedēļas tīri forši pasties dzīvnieciņas un viņi tur forši visādas trikus taisa un īstenībā ir jau ok. Kas man vislabāk patika? Papagailis. Papagailis rulē vienkārši. Viņam pilnīgi pie kājas, ka tur ir skatītāji, ka tas ir LNT. Smēties, kāds LNT? Es tak neiešu te skatītāju priekšā mažoties. Smērklis. Par frizūru nemaz nejautājiet, vienkārši es esmu eisvēturas radinieks, tāpēc vienkārši man tādas skaistas cirtas matos.